Mūsu šorīt, mēs ar Normandu nesarunājām viņa liecību. Es tiešām nezināju, ko viņš teiks, un es viņam arī nestāstīju, ko es teikšu. Bet viņš runāja par jaunā gada apņemšanos. Un tieši tas bija tas, ko es domāju arī šodien runāt. Un mazliet tādu ieskici dot, jo man arī kaut kāda tā sajūta bija. Un es nezinu, varbūt, kad mēs ar Normandu neesam vienīgie. Kad tie pirmie 2 mēneši ir pagājuši, sācies marts, un kaut kāds posms ir aizvadīts, ja tāds angliski saka sample size. Ja? Nu, tā kā paraudziņš, testerīts no 26. gada ir tā kā jau bijis, ja? Nu, tā kā izmēģinājuma periods. Ja? Nu, vai mēs varam atcelt šo subscription vai nevaram? Ja? Un kāda jums ir tā sajūta par šo gadu? Vai šobrīd tas, kas ir noticis janvārī un februārī, vai tas attaisno tādas jūsu cerības par to, ko jūs sagaidījāt no tā? Ja nerunājot par jaunā gada apņemšanos, es zinu, tur vidēji viņas ilgst 2, 3 varbūt nedēļas. To varbūt mēs jau kā tādu humoru jau katru gadu. Un tomēr katru gadu mums ir kaut kas, ko mēs gribētu izdarīt, kaut kas, ko mēs gribētu piedzīvot, kaut ko mēs gribētu realizēt. Un tad nonāk kaut kāds brīdis, un par to, tāpēc, ka mēs Latvijā neesam tik bagāti, lai iegūstu naudu dažādos pētījumos, bet ir dažādi speciālisti, jau šobrīd runā patiesībā, kad tas posms, kas ir janvāra vidus līdz marta vidus, ir viens no zemākajiem posmiem cilvēku tādā attieksmē un cilvēku enerģijas līmenī. Nedomāju tikai fizisko enerģiju, bet vispār par dzīvi. Ja, jo tas tumšums, tas ilgums, viņš ir nogurdinājis. Un, mēs ar Rutu vispār kaut kad iepriekš domājam par to, ka latviešiem tā dzīve kādreiz gāja no sējas līdz pļaujai. Un pēc tam bija tāds miera periods, ziemas periods. Protams, ka tev ir jākurina māja un jārūpējās par visām lietām, bet patiesībā no sējas līdz pļaujai bija tas aktīvais posms, un tad bija tāds miera periods. Tagad mēs ne sējam, ne pļaujam lielākoties, varbūt mazdārziņos vai puķu podos. Bet tas periods, tā vajadzība jau viņa paliek, un mēs sevi spiežam iet tajā tumšajā, drūmajā laikā. Mēs gribam no sevis dabūt to pašu enerģiju, ko vasarā, bet neizdodas. Un tad kaut kādā brīdī pienāk tas jautājums par to, kā es tagad skatos tālāk. Vai ir vēlme un deksme iet tālāk? Vai liekas, kā viss šito izmēģinājumu periods beidzies, es sev pierakstīšanos atceļ, šis pakalpojums man nav vajadzīgs, 26. man vairs neinteresē. Varbūt ir tāda cerība par to, es iesāku kaut ko, es kaut ko iesēju, es kaut ko izdarīju, es gribu, es varu, es ceru. Un tāds pats patiesībā ir mūsu tāds ticības ceļš, ikdienas ceļš. Nereti mēs ar tādu entuziasmu iesākam. Tā problēma ir tā, ka tas entuziasms vien mūs galā nedabūs. Citreiz mēs runājam, tad ir tā raksturvieta atklāsmes grāmatā, kur tu esi atstājis savu pirmo mīlestību, un tad mums liekas, ka Dievs grib, lai mēs viņu mīlam tieši tāpat, kā tad, kad mēs nožēlojam grēkus un pirmoreiz piedzīvojam viņa žēlastību un atgriezāmies. Un no vienas puses tā jau arī ir, bet tajā brīdī ļoti iespējams mums bija tur varavīksnes un vienredži un mākoņi un viss liekas tāds, kad tu piedzīvo to brīvību, kas tev ir no grēka, un tu esi gatavs mesties iekšā. Lielai daļai no mums tas arī varbūt bija tādā jaunākā vecumā, kur vienkārši fiziski bija vairāk enerģijas, un tad var draudzē kalpot tur no līta līdz vakaram, burtiski gulēt, ja, tur, vai vispār negulēt, pa naktīm tur lūkšana, sapulces un vispārējais. Un tad paiet kaut kāds laiks un liekas, kur tad tas ir pazudis, kur tad tas ir tā. Un tad nāk ienaidnieks un viņš vēlns, viņš saka, redz, tu nemīli Dievu. Tu nemīli Dievu tā, kā tu kādreiz redzi, tu vairs to ne. Tagad tu par sevi domā, tagad tu domā par savu miegu un savu labsajūtu, un tev jau citas lietas svarīgākas, un darbā taču jābūt, un karjeri jāveido, un naudiņu jāpelna, redz, kāds to alkatīgs. Ja? Ienaidnieks nāk un čuks tās lietas, un tu liekas, tā laikam ir, es esmu atstājis savu tādu pirmo mīlestību. Man liekas, ka tā ir tāda viltus balss, kas bieži vien mums ir. Mēs domājam, ka mēs visu laiku uz to entuziasmu visu to savu dzīvi varēsim skriet. Un tā nav. Tā nav attiecībās ar nevienu.
tā nav attiecībās, tā nav draudzībās, tā nav attiecībās romantiskās attiecībās, laulībā tā nav. Un tā nav arī attiecībās ar Dievu. Ka mēs tikai uz to entuziasmu, tikai uz tādu palēkdamies, tā mēs nevaram. Mēs esam ceļā, mēs esam ticības ceļā. Un runājot par tādu ticības ceļu, man liekas, ka ceļotājs var iedalīt tādās divās pamata kategorijās. Protams, ka tur var būt dažādas nianses, bet divās pamata kategorijās. Pirmā kategorija ir galamērķa baudītāji, kuriem galamērķis ir svarīgākais. Man neinteresē, kā es tur nokļūstu un ar ko. Ceļam nav nozīmes, ka tik ātrāk būtu tur. Un es esmu gatavs piemaksāt par ātrumu. Un galvenais, es gribu nokļūt galā. Ja es dodos ceļojumā uz Romu, tad es gribu būt Romā. Man interesē, tas būs Romā pa ceļam, un tur braukt caur Polijai neinteresē. Ir tādi cilvēki, kuriem galamērķis ir, es gribu būt galā. Ir daži. Un tad atkal ir otra puse, ir ceļa baudītāji. Viņi saka, kur varētu pa ceļam uz Romu, mēs varētu Kaunijā piestāt, aiziet uz Žalgiris basketbola spēli, mēs varētu Varšavas vecpilsētu izstaigāt, Prāgā iebraukt, varbūt vēl Čehijas kādos kalnos aiziet. Tas nekas, ka būs mazāk laika tajā Romā tur pēc tam. Un galā mēs varētu braukt nevis ar kaut kādu ērtu mašīnu, bet mēs varētu paņemt kaut kādu inčīgu mašīnu, kaut kādu vecu varbūt. Ja? Vai mēs to varam? Varbūt mēs varam Žigulī aizbraukt uz Romu. Ja? Vai izturēs vai neizturēs. Ja? Un cik ļoti rokas uzkačās bez stūres pastiprināja braucot. Ja? Ir cilvēki, kuriem interesē ceļa posms, ceļa process. Viņam tas galamērķis ir, kaut kādu galamērķi vajag, lai zinu, kur braukt. Pareizībā varbūt aizbrauc, saprot, te mums ir labi, nemaz uz to Romu nebrauksim. Ir kādi tādi, kuriem pa ceļam vairāk interesē? Vairāk. Tad ir kādi pārējie, kas necēl rokas, jūs esat kaut kur pa vidam, ja? Vai jūs vēl neesat izlēmuši. Un tas ir labi. Man liekas, ka to ir labi apzināties arī par savu dzīvi, arī par savu ticības ceļojumu. Pirms 4 gadiem, tie, kas esat mājvietā tik ilgi, jūs atceraties, kad man ģimenei mums bija iespēja būt sabatā un liela daļa no tā pavadīt Sietlā. Un tie, kas ir bijuši Sietlā, Vašingtonas štatā, tur ir daudz ko redzēt. Tur ir daudz nacionālajā parki, tur ir okeāns, tur ir kalni, tur ir meži, tur ir brīnišķīgi cilvēki un brīnišķīga daba. Un tad mūsu tāda ceļojuma noslēgumā tur bija viens tāds pārgājiens, man liekas, kas arī liecībā kādā stāstīja, kur mums tāds liela dažādi izaicinājumi, un to es varbūt varat man pēc tam pajautāt. Bet šajā ceļojumā tur ļoti skaidri izkristalizējās šīs divas grupas mūsu ģimenē. Kur mēs ar Uti, mēs baudījām ceļu, un mēs ejam, skatāmies, pasties, tur sniegs, tā kā lavīna krīt, vai pasties to skatu, un tur tā un tā. Un savukārt bērnus, ar vidēriet, ja? Mēs esam galā. Un tur vēl bija tas stāsts par to, ka tur bija izskalots ceļš, un mēs nevarējām piebraukt tik tuvu. Mums jau bija jāiet ilgi vispār, kamēr mēs līdz tai takai tikām. Un mēs bērniem apsolījām, ka iesim tik tālu, kad foršs varēs kalnus redzēt. Tāds pavērsies skats no tā meža. Un tad iesim atpakaļ, un bērni tikai ieraug kaut kāds praudzīns ar kokiem. Redzi, var redzēt kalnus, ejam atpakaļ. Tā kā mēs esam galā, ejam. Un reizēm tā ir tāda spriedze, mums esot kaut kādā kopienā, kaut kādā kopībā, par to vienoties, par to, uz ko tad mēs fokusējamies. Bet domājot par ticību, es domāju, cik daudz mēs esam tā smalkāk, nopietnāk padomājuši par to, ka Jēzus ir ceļš. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Un reizēm mēs ļoti koncentrējamies, mēs dzirdam tos vārdus, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja mēs ļoti koncentrējamies uz to galamērķi, nokļūt pie tēva. Nokļūt debesīs. Tas ir mans ticības ceļa galvenais uzdevums. Kā tik nenogriezties kaut kur lieki, ja? Kā tik neaizbraukt kaut kur nepareizi, atrast to taisnāko ceļu, nokļūt debesīs. Un mēs esam tik sakoncentrējušies, tik ļoti sakoncentrējušies uz to nokļūt debesīs, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani.
ka mēs aizmirstam par to, kas notiek šeit un tagad, šodien. Ko Dievs dara manī un caur mani, kur es piedzīvoju Jēzu sev līdzās kā ceļabiedru. Un tad no otras puses ir cilvēki, kuri mēs esam iesprūduši tik ļoti šodienā, tik ļoti tajā, kas mums notiek deguna galā, tik ļoti tajos apstākļos un tajā apkārt, ka mēs aizmirstam to galamērķi. Mēs aizmirstam to, kas sagaida mūsu priekšā. Un tā mēs varam nomaldīties un sākt visu kaut ko citu izmēģināt un pamēģināt un doties. Un varbūt arī zaudēt tādu ticības cerību un zaudēt ticības drosmi. Ja zaudēt to skatu uz tos, kurien mēs ejam. Es atceros arī tajā pārgājienā, kur mēs gājām, bija tik svarīgi, ka mēs paturam to skatu uz turien, kur mēs ejam. Ka mēs rādam, ka tur tie kalni. Un dzīve ar Dievu nozīmē iet šo ceļu, pa kuru viņš mūs ved. Un tas, ko šodien es vēlos kopā ar jums apskatīt, ir vēstule Ebrejiem, 10. nodaļa no 19. panta. Jums ir Bībeles līdzi, jūs varat arī atvērt un sekot līdzi. Un tur šīs vēstules autors raksta tā kā, mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Tas ir jauns, dzīves ceļš, ko viņš mums atvērs caur tempļa priekšskaru, tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dievu namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā. Ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunas apziņas un miesu mazgājas šķīstā ūdenī. Nelokām paturēsim savus cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem. Nepametīsim savus kopīgās sapulces, kāds pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu vēl jau vairāk, redzot tuvojoties to dienu. Vēstules Ebrejiem autors mudina klausītājus nepadoties, neapstāties šajā ceļā, ka tas ir palicis grūts vai pat bīstams. Un šajos pantos mēs varam ieraudzīt 3 principus, kurus ir svarīgi ievērot šajā ceļā, kurus ir svarīgi ievērot dodoties ceļā. Un vispirms ceļš, pats ceļš, tuvosimies tam, tuvosimies Dievam. Kristība, šķīstība, patiesa sirds, 22. pantā ir teikts, tuvosimies tam ar patiesām sirdīm paļāvīgā ticībā. Ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunas apziņas un miesu mazgājas šķīstā ūdenī. Dosimies tajā ceļā. Tas vēstules Ebrejiem autors saka, ka ceļš ir svarīgs. Tur var piedzīvot Dieva brīnumus. Dievs darbojas visādi, un Dieva brīnumus var piedzīvot arī mājās uz dīvāna. Bet man liekas, ka tā iespējamība piedzīvot Dieva brīnumus mājās uz dīvāna ir mazāka nekā tad, kad mēs dodamies ceļā. Kristība. Miesu mazgājas šķīstā ūdenī. Kristība simbolizē to, ka mēs esam nodevušies šim ceļam. Citreiz tā ir, kad mēs kādas lietas plānojam, mēs skatāmies un domājam, jā, varbūt, ja nekas labāks nebūs, tad zin kā, šis pagaidām izklausās ok, bet, ja lāks labāks piedāvājums, citreiz ir tā, ka tu uzaicini kādu, aiziet iedzert kafiju vai uz kino vai kur, un saka, zin kā, es tā kā vēl nezinu, bet tev tajā dienā ir kaut kas ieplānots, nē, tad jau redzēs, un tā. Un tad tā sajūta ir tāda, ka, zin kā, ja nekas labāks nebūs, tad es aiziešu uz tev kino. Tik briesmīgi jau ar tevi nav. Bet ja Tomas uzaicina, piemēram, vistiņas ēst, ja, tad aizmirst to kino, ja, es iešu tur. Bet kristība, tad, kad mēs kristamies, mēs apliecinām savu ticību Dievam, kristība simbolizē nodošanos. Mēs sakām, es nododos Kristum. Es nododos šim ceļam, es iešu tur, kur viņš man aicina. Es sekošu viņam. Kad mēs ar bērniem gājām pārgājienā, viņi visu laiku saka, ka gribiet atpakaļ, jo ceļš ir grūts un ilgs. Un acīm redzot, mēs kā vecāki nebijām viņam nodevuši to vīziju, to redzējumu par to, cik brīnišķīgs šis piedzīvojums būs. Kas var būt labāks kā 25 kilometri kāpšanai kalnos, caur sniegu un dubļiem. Ja.
Viņiem nebija izvēles. Viņi nebija nodevušies šim pārgājienam. Viņu vecāki bija. Mēs ar Rutu bijām stūrgalvīgi, un mēs sapratām, tā ir mūsu pēdējā nedēļa. Ja mēs neuzkāpsim tur augšā, mēs tur tajā brīdī neuzkāpsim. Un mums ir jāiet. Nodosimies sirdīm, kas šķīstīts no ļaunas apziņas. Tā ir šī mūsu svētapšana, ka mēs šķīstamies no tā, ka mēs nododamies tam ceļam, un mēs ar to savu būtību mēs sakam, es nevis vienkārši iešu tur tā, kaut kā, bet ka es iešu vislabāk sagatavojies, kā es varu. Ceļojot tik brieži, abrīnojot to, kā mainās daba un aina mums apkārt, mēs aizmirstam to, ka maināmies arī mēs paši. Tas viena no manām mīļākajām lietām ir dodoties kaut kādos pārgājienos, ir tas, ka pēc kāda laika var atskatīties un saprast, tas pārmaiņas ir notikušas manī. Atceros 4M pārgājienu pirms 2 gadiem, un tur bija skaists ceļš, grūts ceļš, dubļains ceļš. Bija daudz tādas sāpes, kas no tā radās, fizisks un arī iekšēji. Bet kaut kas manī mainījās, to es atceros vēl tagad. Tajā es dzīvoju vēl tagad. Un tas ir īpaši patiesi, tas ir jo īpaši patiesi mūsu attiecībās ar Dievu. Pāvils raksta Filipiešiem, es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāk labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Kad mēs mainamies ejot šo ceļu. Un turpat tālāk viņš turpina. Tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība arvien vairāk pārplūst atzīšanā un dziļā sapratnē, lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks. Lai jūs būtu sirds skaidri un nevainojami Kristus dienai, pārpilnē ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu, Dievu godam un slavai. Ejot to ceļu, ka mēs esam nodevušies un mēs ejam to ceļu, mēs piedzīvojam to, kā Dievs maina mūs ar to. Un ja mēs vienkārši gribētu no punkta A uz punktu B, mēs kādreiz bērniem jokojam, man liekas, ka arī tajā pārgājienā tā bija. Mēs sakam, bet kur tad ir jūsu teleports? Tēti, mums nav teleports. Es saku, aizmirsāt mājās, pašvainīgi. Es gribētos no punkta A uz punktu B nokļūt ātri un tagad. Un būt tur un neiet cauri tam procesam un sāpēm un pārbaudījumiem un grūtībām. Bet tas ceļš mūs maina. Tas ceļš mūs kausē, tas ceļš mūs attīra, līdz mēs nākam pie tā, ka mūsu sirds kļūst patiesa. Redziet, reizēm tādos pārgājienos vai tādos izaicinājumos nokrīt tāda fasāde, nokrīt tāda čaula. Tur, kur ir grūti, tur ir grūti būt tā lieki pieklājīgam. Mums nāks būt patiesam, un reizēm tas patiesums viņš nav nemaz tik patīkams, viņš nav nemaz tik skaists. Un reizēm varbūt tieši otrādi mums liekas, es šito nevarētu, es nekad tā nevarētu. Mums ir daudz cilvēku saka par mūsu auģu ģimeni izvēles, ko jūs esat supervaroņi, mēs nekad tā nevarētu. Es domāju, tādas muļķības. Daudz vairāk cilvēku to varētu nekā viņi iedomājas, vienkārši liekas, ka grūti. Līdzīgi kā varbūt cilvēki, kuriem nav bērni, viņiem liekas, es nevarētu, ja man būtu bērni, es nezinu, kā es. Un tad piedzimst pirmais kaut kā var. Un ja Dievs dod un piedzimst nākamais, un liekas, ar vienu knapi tikām galā, kur no vēl 2, bet kaut kā var. Un Dievs dod spēku. Dievs dod spēku. Un reizēm mēs dzirdam, un man jāatzīst, es pats tā esmu teicis, un man liekas, ka tas ir galīgi garām, vienkārši sakot. Piemēram, iesākot dievkalpojumu, aicinājums nolikt malā visas raizes un rūpes un nākt pie Dieva. Bet kur tad mēs viņus noliekam? Turpat, kur mēteļus dievkalpojuma aizmugurē. Tad mēs te esam un baudam Dievu klātbūtni, kad dievkalpojums beidzās, tad mēs tās rūpes un raizes atkal paņemam un ejam atpakaļ. Ko tad tas ir mainījis? Dieva vārds aicina mūs savus rūpes uzticēt Dievam. Viņš aicina mūs neizlikties, ka viss ir kārtībā, bet apzināties savu trūkumu, pat atzīt savu grēku, atzīt savus ievainojumus. Un iet šo ceļu. Un es aicinu, mēs varam novērtēt šo ceļu.
Novērtēt šo procesu, kur Jēzus saka, es esmu ceļš. Es esmu tas ceļš. Es esmu tā grūtība, es esmu tā problēma, es esmu tas izaicinājums. Es esmu tur. Tā labā lieta ir tā, ka tad, kad mēs apzināmies to, mēs varam pieņemt arī sakāves, arī kļūdas, arī kaut kādu izgāšanos, tāpēc, ka tās mūs vairs nedefinē. Tās mūs vairs nedefinē, mūs definē Kristus. Nākamā svarīgā lieta par ceļu ir galamērķis. 23. pantā. Nelokāmi paturēsim savas cerības apliecinājumu, jo uzticams ir tas, kas mums to apsolīs. Mēs dzīvojam juku laikos, kur katram ir savs viedoklis. Un tādā ceļojuma sakarā nāk prātā teiciens, jo dziļāk mežā, jo vairāk koku. Beigās mēs uz tiem kokiem skatāmies un domājam, te koks, un aiz tiem kokiem vairs neredzam mežu. Tāpēc ir svarīgi, lai cik ļoti mēs izbaudītu procesu. Un lai cik ļoti mēs izbaudītu šo ceļošanu un to, kas notiek, ir svarīgi, ka mēs paturam skatu uz galamērķi. Ka mēs neapstājamies pusceļā, ka mēs nenomaldamies uz kaut ko, kas liekas, te ir arī forši. Un taurenīts aizlidoja, mēs sākam skriet kaut kur pakaļ un beigās vairs neatrodam, kur tā īstā taka ir, kur jāiet. Vai arī tad, kad uznāk bieza migla un tumšie dzīves notikumi, kad mēs neredzam pat nākamo soli. Mums liekas, kā? Ka mēs varam sev prātā atgādināt tādā ticībā to ainu, ko Jēzus uzbūr. To apsolījumu par viņa klātbūtni, par vietu, kur tiek nožāvēts viss asars, kur nav ciešanas, kur nav sāpes, kur nav tumsa, kur nav maldīšanās, kur nav grēks. Mēs atgādināsim sev, ka beigās viss būs labi. Un varbūt tas izklausās klišejiski, bet ja vēl nav labi, tad tās vēl nav beigas. Ja vēl nav labi, tad mēs turpinam iet. Un viņš apsola būt ar mums līdz laiku beigām. Tas, ko viņš saka mācekļiem. Un es būšu ar jums līdz laiku beigām. Un galamērķis ir tā vērts. Galamērķis ir tā vērts gan tie skaistie skati jaunā Jeruzalem, gan arī uzslavas no tā kunga. Mans krietnais un uzticamais kalps. Dieva klātbūtne. Vēstules Ebrejiem autors raksta, ka šis ceļš mūs ieved svētnīcā. Vecajā derībā templi bija kāda vieta, ko sauc vissvētākā vieta, kur bija nodalīta ar priekšskaru, kurā reizi gadā varēja ieiet augstais priesteris. Un tagad mēs varam būt vissvētākajā vietā. Jo, kad Kristus nomira pie krusta, priekšskars templī tika pārplēsts. Mēs varam ieiet šajā vissvētākajā vietā. Tas tāpat kā teikt, par šo ceļu drīkst iet tikai profesionāļi. Ar īpašu ekipējumu, tikai alpīnisti. Un tu skaties uz to kalnu virsmu un domā, kā es gribētu tur būt, bet es neesmu ne profesionāls, ne alpīnists. Bet te pēkšņi nāk kāds un parāda tev ceļu, pa kuru var uzkāpt arī tu parastais latvietis. Un tu vari būt tur virsotnē, tu vari piedzīvot to, kā tas ir. Pateicoties Jēzum, mums ir šī iespēja, ka mēs, ejot cauri dzīves šim piedzīvojumam, šim ceļam, ka mēs varam to paturēt prātā. Tad ceļš un galamērķis, šīs divas lietas, un lai arī kuru tu vairāk mīli, ir svarīgi, ka tu nepazaudē skatu arī uz otru. Tad, kad mēs ejam, ir svarīgi skatīties zem kājām, lai mēs nepaklupam, bet ir svarīgi skatīties uz priekšu, kur ir tas mūsu galamērķis, lai mēs ejam
pareizā virzienā. Bet tad ir vēl trešā lieta, kas man liekas arī nemazāk svarīga, un tie ir ceļabiedri. Vēstules Ebrejiem autors 24. un 25. pantā raksta: būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem, nepametīsim savus kopīgās sapulces, kāds pie dažiem parasts, bet pamudināsim cits citu vēl jau vairāk, redzot, tuvojamies to dienu. Un šeit mēs redzam, ka bez procesa un bez galamērķa ir vēl viena ļoti, ļoti svarīga lieta, un tā ir ceļabiedri. Dieva vārds norāda to, ka mēs šajā ceļojumā neesam vieni. Kāja nevar teikt rokai, man tevs nevajag. Mēs domājam, ka mēs varam šo ceļu iet vieni. Tas ir mūsdienu domāšanas blakus produkts, kur mēs visu skatāmies tikai uz sevi. Mēs visu, pilnīgi visu varam darīt vienu, un mēs pat cildinam, mēs pat augstu vērtējam tādu neatkarību un patstāvību un spēju tikt ar visām lietām galā. Bet tad, kad mēs lasām Bībelē, mēs redzam, ka Dieva vārds principā gan vienmēr runā draudzes kontekstā. Viņš runā Izraēla tautas kontekstā, un viņš runā draudzes kontekstā jaunajā derībā. Draudze ir kā līgava, kura tiek sagatavota savam līgumonim, kā vienots veselums, kā ķermenis, kā miesa. Un vēstules Ebrejiem autors mudina nedomāt tikai par savu labumu, tikai par savām preferencēm, par savām patikšanām. Viņš saka, būsim uzmanīgi cits pret citu. Cik uzmanīgs tu esi pret tiem, kas iet tev līdzās? Varbūt tā tava sajūta iekšā ir, lai jau viņi iet, tiekamies galamērķī, cerams. Kā es uzmanu savu brāli vai māsu? Vai es uzmanu, ka viņam nenotiek nekas slikts? Tad, kad mēs bijām šajā pārgājienā, jau arī Latvijā īstenībā jāsāk no tā uzmanīties, bet mēs redzējām lāci, kas bija metrus varbūt 100 no mums. Mēs bijām jau lasījuši, mūsu vietējie bija brīdinājuši, mums bija līdzi svilpītes, mēs taisījām troksni, un ar visu to mēs darījām to, ko nedrīkst. Mēs pagriezām muguru un mukām projām. Bet vai tu uzmani to, ka tavs brālis, ka tava māsa, ka viņi ir drošībā? Vai tev ir tā svilpīte, ka kādā brīdī tu vari svilpt, lai brīdinātu par briesmām? Vai tu uzmani, ka taviem līdz ceļabiedriem ir viss nepieciešamais, lai viņi varētu pabeigt šo ceļu? Vai tu seko līdzi tam, ka varbūt tas gājiens ir pa ātru un vajag samazināt tempu, lai kāds neatpaliktu? Vai tieši otrādi temps ir par lēnu un tev jāuzmundrina citi, lai neiestātos tumsa? Un nonāktu kaut kādā gala punktā. Kā es varu palīdzēt, kā es varu būt uzmanīgs pret saviem ceļabiedriem? Kad mēs tuvojāmies mūsu pārgājienu beigām, mūsu bērni bija pārguruši. Es patiesībā biju arī pārguris. Tas ir 4 gadus atpakaļ. Katrinai bija 5 gadi. Viņa bija savu vecāku kaut kādu ideju dēļ nogājis 25 km. Viņa sāka raudāt. Un tas aizkustinošākais brīdis bija tas, kad Jēkabs piedāvājās nest. Mums ir vēl bilde, man es šoreiz neuzliku, bet Jēkabs paņēma Katrīnu uz pleciem. Viņš saka, es tev panesīšu. Man tas likās tik brīnišķīgi bilde par to, kādai būtu jābūt valstībai,
Kādai būtu jābūt ceļabiedriem, nav jau tā, ka Jēkabs tur, visu ceļu bija gaidījis, tur gulējis. Un teiks, tu esi nogurus, tad es tev panesīšu. Neko ilgi viņš viņu nepanesa, bet tas iedrošināja Katrīnu pabeigt šo gājienu, pabeigt šo ceļu. Tas stiprināja viņas ticību, ka viņi to var izdarīt. Un jo ilgāk mēs ejam, jo vairāk mums viens otrs ir jāmudina un jāiedrošina un jāstiprina. Jo nogurums, pieradums un reizēm varbūt pat apjukums mūs var apturēt. Tas mūs var novest no ceļa, tas kādā brīdī mums var likt teikt, es vairs negribu, es vairs nevaru. Mēs viens otram esam vajadzīgi. Un ļoti bieži tieši tā klātbūtne ir tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs. Varbūt pat ne tas padoms, varbūt pat ne kaut ko izdarīt, bet vienkārši klātbūtne, ka tu neesi viens tajā ceļā. Un ir tik svarīgi, ka varam iet šo ceļu kopā, būt uzmanīgi cits pret citu. Vēstules Ebrejiem autors raksta, nepametīsim savas sapulces. Es nedomāju, ka tas ir par kaut kādu dievkalpojumu apmeklējumu sarakstu. Mums jānāk tā, lai tad, kad gads noslēdzās, lai mēs Baptistu savienībai varam iesniegt tādu labu rādītāju vidēju apmeklējumu dievkalpojumā. Dievkalpojums ir viena no vietām, kur mēs kā draudzes sastopamies. Mums ir arī sadraudzības vakar vēl viena vieta, bet kas vēl ir vīru vakari? Varbūt tas ir saruna pie kafijas, pie tējas, varbūt tas ir spēļu vakars pie kāda ciemos. Nepametīsim mūsu sapulces, neatstāsim novārtā to laiku, ko mēs varam būt kopā viens ar otru. Nepametīsim viens otru šajā grūtajā pārgājienā. Nebūsim tie, kas saka, tu nevari? Labi, es tev galā sagaidīšu, cerams. Būsim paklausīgi Dievam, kad viņš saka, ka ir svarīgi, ka mēs ejam kopā. Ir tas teiciens, tu gribi iet ātri, ej viens, gribi iet tālu, ej ar kādu kopā. Tu vari iet ātri. Tev var būt emocijas, tev var būt kaut kāda dedzība un deksme. Un tāpat ir vajadzīga kaut kādā brīdī. Ja nebūtu šīs dedzības un deksmes, iespējams, mēs daudz ceļojumus vispār nemaz neuzsāktu. Ne? Ja mēs jau uzreiz zinātu, cik būs grūti un sāpīgi un sarežģīti, mēs daudz ko nedarītu. Bet, ja tu gribi iet tālu, tad ej ar kādu kopā. Un šis ticības ceļš, tas nav sprints, tas ir maratons. Tas ir viss mūsu dzīves ceļš. Cik nu katram Dievs mums dod, tas ir tas mūsu ceļš. Mums ir jābruņojās, mums ir jāekipējās, iet ilgi. Bet pats svarīgākais ir tas, ka šajā pārgājienā mums blakus ir Jēzus. Jēzus nav tikai kāds, kurš mūs gaida galamērķī. Un Jēzus arī nav tikai līdzeklis, ar kuru palīdzību mēs nonākam galamērķī. Bet Jēzus ir sākums un gals, alfa un omega. Bet viņš ir arī viss, kas ir pa vidu. Jēzus varēja šo savu ceļojumu uz zemi nokārtot kā tādu nedēļas nogalas tripiņu. Ja? Atlidot piekdienā, nomirt, svētdienā augšām celties un ar vakarreizi būt atpakaļ. Īsais nedēļas nogalas ceļojums. Bet Jēzus nāca uz šīs zemes, viņš piedzima kā mazs bērniņš, viņš uzauga, mācījās, viņš bija paklausīgs saviem vecākiem, viņš bija vidē apkārt, kur ir cilvēki, viņš uzsāka savu kalpošanu, viņš sapulcināja savu apkārt mācekļus.
Viņš gāja kopā ar cilvēkiem, viņš palīdzēja citiem, viņi devās pārgājienos, kāpa kalnos, brauca ar jūru, sērfoja. Ja? Nu, labi, tikai Jēzus un Pēters. Viņš bija nodevies. Tas bija viņa ceļojums. Viņš parādīja, viņš demonstrēja mums, kā ir šis ticības ceļš. Viņš nenāca vienkārši ar ātru risinājumu. Jēzus ir sastopams tajā grūtajā kāpienā. Jēzus ir sastopams tajā skaistajā galapunktā. Jēzus ir sastopams tajos skaistajos skatos, ko mēs redzam ik pa brīdim. Un Jēzus ir sastopams tajos brīžos, kur mums galva ir nokārta un mums liekas, es vairs nevaru. Jēzus ir sastopams mūsu ceļbiedros. Jūsos. Viņu klātbūtnē, viņu lūgšanās. Mīļā draudze, domājiet par 2026. gadu. Domājiet par savu ticības dzīvi, par to, cik Dievs mums katram dos vēl dzīvot. Turpināsim iet to ceļu. Turpināsim iet viņu kopā, plecu pie pleca. Baudīsim šo ceļu. Baudīsim to, kas notiek mūsu ikdienā. Un tomēr nenovērsīsim savu skatu no galamērķa. Nenovērsīsim savu skatu no Jēzus, ne no viņa apsolījuma par to, kas mūs sagaida, ne arī no viņa klātbūtnes mūsu ikdienā. Mēs varam iet to ceļu, to ticības ceļu. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā viens ar mani. Ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus saka, es tas esmu. Tu gribi zināt, kur iet, kas ir tavs nākamais solis, Jēzus saka, es esmu ceļš. Tu gribi zināt, kas ir patiesi šajā dzīvē? Gribi izrauties no tā matrikas, kurā mēs visi dzīvojam, Jēzus saka, es esmu patiesība. Tu gribi dzīvot, ne tikai eksistēt, Jēzus saka, es esmu dzīvība. Un gal galā tu gribi nonākt dabas valstībā? Jēzus saka, neviens nenāk pie Tēva kā viens ar mani. Jēzus ir tas mūsu ticības ceļš. Iesim to kopā. Lūgsim Dievu.